Labdien! Mani sauc Iveta Ludviga, esmu studiju programmas personāla vadība direktore. Studējot maģistra studiju programmā personāla vadība, jūs apgūsiet daudzas prasmes, kas jums ļaus būt veiksmīgam vadītājam, nodrošināt uzņēmumu labklājību un sasniegt uzņēmuma mērķus ar fokusu uz kā vadīt tieši personālu. Galvenie priekšmeti, ko jūs apgūsiet, ir personāla vadības funkcijas, sākot no atlases, lietvedības, sniegumu vadības, novērtēšanas, atalgojuma sistēmas izveidas, beidzot ar darba attiecību izbeigšanu. Protams, vadot personālu, jums ļoti noderēs psiholoģijas kursi, jūs apgūsiet sociālo psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, vadības psiholoģiju, kā arī coachingu, mentoringu un supervīziju, kas ir metodas, kas palīdz atbalstīt darbiniekus, lai viņi varētu sasniegt organizāciju mērķus. Pārmaiņu vadība ļoti interesants kurs, jo pārmaiņas ir šodien jau patstāvīgas, tad iemācīsieties, kā tās vadīt veiksmīgi. Apgūsiet arī dizaina domāšanu un inovācijas. Protams, personāla vadības stratēģija un politika ļaus jums paskatīties uz personāla vadību tādā strateģiskā līmenī, savienot personāla mērķus un organizāciju strateģiskiem mērķiem. Apgūsiet arī personāla analītiku, kas ir šobrīd ļoti augošā tendence gan pasaulē, gan ienāk arī Latvijā. Kā izmantot datus, lai pieņemtu strateģiskus lēmumus organizācijas labā. Personāla funkcijas un arī, protams, daudzus citus priekšmetus. Maģistra programmu personāla vadība mēs piedāvājam vakar studiju formā, pirmdienas, otrdienas un trešdienas no 6 līdz 9. Mēs labi zinām, ka visas organizācijas sastāv no cilvēkiem. Attiecīgi prasme vadīt šos cilvēkus var noderēt jebkurā organizācijā un jebkurā nozarē. Daudzas organizācijas apgalvo, ka cilvēki un personāls ir mūsu galvenais un visvērtīgākais resurss. Un neapšaubām tā arī ir, jo ļoti daudzās organizācijās izmaksu pozīcija tieši vislielā aiziet uz personālu. Un tāpēc tieši no personāla ir atkarīgs, kā organizācija spēs pastāvēt, vai viņi spēs konkurēt, vai viņi spēs attīstīties. No tā varam secināt, ka prasme šo resursu vadīt ir viena no svarīgākajām prasmēm, kas ir nepieciešama vadītājam. Un kopumā var teikt, ka zināšanas un prasmes, kuras jūs apgūsiet maģistra programmā personāla vadība, jūs varēsiet pielietot jebkurā nozarē, kā arī tās noderēs gan vidējā, gan augstākā līmeņa vadītājiem.